Februārī lielos baros upēs uz nārstu ienāk stintes, un tur tās sagaida makšķernieki gandrīz tikpat lielos baros. Salaka, stinte, sniedze – tā ir lašveidīgo kārtas jūras zivs, un salaku mēdz dēvēt arī par gurķu zivi, jo tai ir svaigu gurķu smarža. Izrādās, ka šī zivtiņa ir pat festivāla vērta. Domājams, ka lielo vairumu ventspilnieku vairs nepārsteidz zemledus makšķernieku pulsu uz Ventas ledus tepat pilsētas robežās. Tas skaidrojums ar faktu, ka dažas sugas zivs ienāk no jūras upē baroties, tādējādi pievilinot zivju kārotājs. Izrādās, ka daļai copmaņu stinšu ķeršana ir tik populāra, ka tai tiek veltīts pat festivāls. Pie mums gan tas noritēja klusi un bez lielas ažiotāžas. Ir noticis pirmais mēģinājums sarīkot salakas jeb stinšu ķeršanas sacensības Ventspilī. Kā redzams, stintes cienītāji ir diezgan kuplā pulkā. Šī ir viena no tādām 3 vietām Latvijā, kur ir šī te salaka nāk arī visvairāk. Ventspils makšķernieku biedrība, kas jau 2. gadu darbojas Ventspilī, mēs esam nolēmuši, ka šeit varētu būt tāds lielāks pasākums, kur no Latvijas pilsētām sapulcējas labākie salaku ķērāji un sarīko tādus mačus, varbūt arī lietuviešu makšķernieki, kas arī mums šeit ir kuplā pulkā. Varbūt, ka viņi arī piedalītos, bet šogad pirmās sacensības mēs sarīkojām starp pašiem un draugiem. Izmēģinājām, kā mums veicās ar organizāciju. Mēs nākamajā gadā rīkojot jau plašākus sacīkstus un aicinot piedalīties vairāk cilvēku, mēs pieskaņosimies tai stintes nākšanas uzplūdiem. Es domāju, ka mēs kā biedrība esam gatavi šādas te sacensības arī rīkot nākotnē. Kā jau sacensībās pienākās, uzvarētāji tika pie balvām. Makšķerniekiem ir teiciens – iesācējiem meitas un visā jaunajā veicas sievietēm. Kas ir noslēpuma pamatā? Mainīja vietas. Izurba caurums, noķēra vienā vietā pāris zivis. Nav īsti. Ej tālāk, atkal vienā vietā, atkal pāris zivis. Beigās vēl viena, tad tur kāds 4 noķēru. Tā. Un patiesībā skatījos tā, kur ķerās, kur kāds kaut ko velk, un tur arī gāju. Neskatoties uz to, ka makšķernieku skaits uz ledus daudzkārt pārsniedz festivāla dalībnieku skaitu, rīkotāji ir apmierināti. Par spīti tam, ka šodien zivs ļoti labi neķērās, mēs esam kopumā ļoti apmierināti ar pasākumu, jo aiz katrām sacensībām ir liels neredzamais darbs, kas ir jāveic. Ja? Un to mēs šogad izgājām, izpētījām un sapratām, ka sacīkšu nolikuma izstrāde, kādi pilsētas dienesti ir jāiesaista, ar ko ir jāsaskaņo. Faktiski tas centrālais simbols arī ir izstrādāts, ja es domāju, kurš ir pietiekami izdevies. Viņš būs tāds arī nākamgad, Ventspils govs ar stinti mutē. Neals saks makšķerniekiem, lai veicas Ventspils makšķernieku klubam un uz tikšanos stinšu festivālā nākamgad.